Labdien, cienījamie kolēģi! Tad šodienas tikšanās un webināra mērķis ir atgādināt, es teiktu, par vērtēšanas sistēmas pilnveidi. Un mani sauc Pāvils Pestovs, esmu Valsts izglītības satura centra vecākais eksperts. Un mēs mēģināsim diezgan kodolīgi un īsi iziet kopā cauri pamatlietām, kuri ir iekļauti vērtēšanas sistēmas pilnveidē. Un faktiski par vairākam lietām esam jau runājuši, bet ņemot vērā, ka šobrīd vēl tātad ir pamainījušies grozījumi, ieviešanas laiks ir pamainīts uz vienu mācību gadu uz priekšu, līdz ar to šobrīd ir tām skolām, kuras jau ir sagatavojušas un gatavas realizēt un īstenot vērtēšanas pieeju atbilstoši grozījumiem, viņi var to darīt. Bet tiem, kuriem ir nepieciešams vēl laiks, tātad papildus laiks, arī šobrīd ir iespēja vēl vienu mācību gadu īstenībā iekrāt noteiktu pieredzi, lai labāk sagatavotos šiem grozījumiem. Tātad kāds šobrīd atbalsts ir pieejams no Valsts izglītības satura centra? Es īsi atgādināšu. Tātad pirmais ir vadlīnijas, kur šos pašus principus, tātad vadlīnijas skolēnu audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai. Tātad šajās vadlīnijas ļoti īsi ir aprakstīti un skaidroti dažāda veida tātad MK noteikumu iekļauti principi. Līdz ar to šajās vadlīnijas, salīdzinoši īsas vadlīnijas, ir iespējams tātad apskatīt šo detalizētāku skaidrojumu šiem grozījumiem. Tātad tie ir atrodami šajā vietnē, respektīvi mape skola 2030 mape.gov.lv, tātad šo materiālu var diezgan ātri atrast. Otrs materiāls, kas sniedz jau daudz detalizētāku, ne tik lielu skaidrojumu, bet jau metodisko atbalstu skolotājiem pirmam kārtam veidojot pārbaudes darbus, jeb temata nobeiguma vērtēšanas darbus, ir skolēnu mācību sasniegumu summatīva vērtēšana, metodiskais līdzeklis, kas ir gan apjomīgs, kas sastāv no divām daļām. Viena daļa ir vairāk tātad zinātnisko pētījumu apkopojums un skaidrojums vērtēšanas principiem un arī pamatojums, bet otra daļa satur tātad reālus katra priekšmeta vai lielākoties priekšmetu piemērus, kuros ir ietverti tāda temata nobeiguma vērtēšanas darbi. Līdz ar to tātad apjoms šim metodiskajam līdzeklim ir ļoti liels, bet vienlaikus jāņem vērā, ka katram individuālam skolotājam nav nepieciešams izstudēt visu šo metodisko līdzekli, bet arī izmantot otrajā daļā tikai tos piemērus, kas ir viņam saistoši un tuvākie tātad mācību priekšmetu kontekstā. Un trešais, tātad šobrīd jau pieejams atbalsts no Valsts izglītības satura centra ir tātad darba grupa ietvaros, ir izveidots piemērs skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtībai vispār izglītojošajā skolā. Tiešām tātad, lai skolam varbūt būtu vieglāk izstrādāt noteiktus uzlabojumus, pilnveidi savas vērtēšanas kārtības, aicinām izmantot šo piemēru kā pamatu, ja nedomājot par to, ka tas ir vienīgais veids, kā īstenot konkrētas tātad vērtēšanas principus, bet kā viens no piemēriem, kas varētu būt par atbalstu tātad skolas administrācijai un pedagogiem un arī diskusijām, lai tiktu līdz labākam risinājumam. Tātad kopumā gribu atgādināt, ka, protams, pamatā ar šiem grozījumiem tiek risināta problēma, kas ir pietiekami ilgstoša un zināma, jeb nekonsekventa šo atzīmju, jeb vērtējumu izlikšana gan vienas skolas ietvaros, gan starp dažādām tātad skolām. Nereti īstenībā pat tiek veidota tāda apzināta atšķirība, ka šī skola tur ir pazīstama ar ļoti stingru atzīmju izlikšanu, un šeit jau tas 4 ir kaut kas līdzīgs, kas citas skolas 7. Un no sistēmas viedokļa un no bērnu viedokļa, protams, tā nav laba pazīme, jo atzīme pirmam kārtam vajadzētu atspoguļot pēc iespējas objektīvāk, tātad, ko skolēns ir iemācījies, un šāda gadījumā mērķis ir pēc iespējas samazināt šīs atšķirības. Ir pilnīgi skaidrs, ka
Izglītība, tas nav process, kas ir ar 2 vai 3 nezināmiem, kuru precīzi var izskaitļot, bet vienlaikus ir ļoti nozīmīgi, ka šī pieeja ir vienota un kritēriji ir vienoti, lai šīs atšķirības tieši samazinātu. Jo tad arī veidojas patiesāka aina gan skolas vadības pusē, gan arī vecākiem, ko tad bērns tiešām ir apguvis. Otra lieta, protams, kas ir ļoti nozīmīga, ir arī tikt pie vienotas, pie vienotas izpratnes par vērtēšanas pieeju, kas pirmkārtam ir mērķēta uz to, lai atbalstītu skolēnu mācību procesā. Jo tieši šāda veida vērtēšana, jeb atgriezniskais saite, ir vislielākā ietekme uz to, ko skolēns būs apguvis mācību procesa laikā. Tad, ja mēs paskatāmies uz tādām būtiskām niansēm, kuras es gribētu sava īsā prezentācija nofokusēt, pirmkārtam ir, ka vērtēšanai un vērtējumiem ir atšķirīgs mērķis. Tātad vērtējuma mērķis ir pirmkārtam atspoguļot un komunicēt visam iesaistītam pusēm, ko skolēns ir iemācījis. Ja, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ka mēs skatītos uz atzīmi nevis kā uz vienīgo motivāciju, vai uz sodu, vai uz sankcijām, bet tiešām, ka tas ir simbols, ja, vai tas ir 1–10 skālā, vai tas ir līmeņos sācis apgūt, turpina apguvis padziļināti 1. 3. klasē, tad, kas mums maksimāli precīzi atspoguļo, ko skolēns ir iemācījis, ko viņš izprot un ko viņš prot demonstrēt. Pretējā gadījumā, ja šis vērtējuma mērķis tātad laikā izplūst, kalpo par disciplinēšanas un sankciju funkciju, tad tas, kas ir redzams, ka sākot ar 7. 6. klasi, neuzbūvējot pietiekami tādu dziļu iekšējo motivāciju, mēs nonākam pie tā, ka ārējā motivācija, kas ir atzīme jau 7., 8. un 9. klasa, vairs nav tik aktuāla, un līdz ar to mēs redzam, ka tā vērtība mācību procesam, kas ir uzbūvēts tikai uz ārējo motivāciju, ļoti ātri tātad krīt. Un tas nav tas, kas mums ir palīdzīgi mācību procesam. Līdz ar to pirmais, kas ir ļoti skaidri pateikts, ka atzīmes, jeb vērtējuma mērķis ir atspoguļot un arī komunicēt pēc iespējas precīzāk, ko skolēns ir apguvis un ko viņš prot demonstrēt mācību priekšmetā. Tas, vai viņš uzvedas labi stundas laikā, tas, ka viņš cītīgi strādā un seko mācību procesam, tas ir atsevišķas ļoti nozīmīgas lietas, ja, tad izglītība un mācību procesa, bet tas ir nodalāms. Ja, līdz ar to tā viena ļoti svarīga lieta un iemesls, kāpēc pastāv vispār atzīmju atšķirība, ir tajā, kas tiek ņemts vērā, atspoguļojot atzīmi. Un grozījumi ļoti skaidri pasaka, ka tas ir par mācību sniegumu. Bet uzvedības jautājums mēs komunicējam atsevišķi, un arī mums ir iespēja to atspoguļot arī atsevišķi. Tātad aktivitāti un citīgu darbu mācību procesa vai mājas darbu izpildi mēs arī varam komunicēt atsevišķi, bet par šīm lietām mums ir jākomunicē atsevišķi, nevis visu jāliek kopā. Pretējā procesa tā atzīme, kas veidojas, īsti nevar nošķirt. Tātad šī atzīme ir dēļ tā, ka skolēns tad ir izpildījis visu mājas darbus, bet mēs varbūt neesam pārliecināti, ka tas ir viņu autentisks darbs, vai tas ir tiešām par to, ko viņš ir iemācījis. Tātad tā ir būtiska lieta, kas ir arī iestrādāta grozījumos, lai samazinātu varbūt šīs atšķirīgas izpratnes. Tātad otra lieta ir vienoti tātad vispār pieeja dažādos priekšmetos un vecuma posmos un vienot tādas kritēriju grupas. Ja šajā brīdī paskatoties uz 10 ballu skalu, tad mēs redzēsim to, ka tur kritēriji dažreiz ir ne tikai no satura pozīcijām, bet arī, piemēram, tiek iekļauti kritēriji par to, vai skolēns tātad
piemēram, prot vai neprot sadarboties. Pilnveidoties satura kontekstā, tātad sadarbība pati ir faktiski sasniedzamais rezultāts, jeb prasme, kuru man jāapgūst, bet jautājums, uz kuru mums jāatbild, cik tad kvalitatīvies esmu konkrētas prasmes apguvis. Un tāpēc tātad gan 1., 3. klasē, gan arī 4., 9., gan arī 10., 12. visiem šiem skolēniem, kuri demonstrē sniegumu, ir vienota kritērija grupas. Un pirmais ir, kāda apjoma un kvalitātes skolēns kaut ko demonstrē, tātad vai prasmi filtrēt, vai prasmi risināt kompleksas problēmas, vai prasmi izstrādāt produktu. Tātad otra lieta - atbalsta nepieciešamība, un šajā gadījumā mēs nerunājam tikai par to, ka šis atbalsts nāk no skolotāja, bet faktiski ir iespējams arī veidot pašu uzdevumu ar atbalstu, ja, piemēram, tad, kad ir liela kompleksa uzdevuma risināšana, ir sadalīta posmos, ja, tātad, kur, piemēram, ir teikts, ka pirmajā darbība tev vajadzētu atrast to, aprēķināt to, otrajā darbībā izdarīt to un to. Tas arī ir atbalsts, un noteiktajā laikā tas ir nepieciešams, bet tas, ko mēs gribam, protams, ka arī atvērti uzdevumi skolēns pietiekami plaši var patstāvīgi tātad atrisināt. Un trešā lieta, cik tipveida vai jauna šī situācija ir, vai faktiski mēs runājam par to, cik tālu skolēns ir spējis no konkrēta kontekstā pārnest uz citu un jaunu kontekstu, kas šobrīd tehnoloģiju laikmetā kļūst īpaši svarīgi, jo atkārtot vienkārši konkrētas darbības un tipveida darbības, ar vienu tāda prasība un nepieciešamība samazinās, ja ļoti daudzas lietas ir iespējams digitalizēt, bet zināšanu un izpratnes izmantošana jaunajā kontekstā, tas ir tas, kas kļūst ar vienu nozīmīgāks gan uzņēmējdarbības vidē, gan arī gan arī mācību procesā. Tāpēc tātad visos priekšmetos grozījumos ir iestrādāts šī vienota pieeja, ka tad, kad mēs gribam pateikt, cik kvalitatīvi skolēns kaut ko demonstrē, mēs skatāmies uz 3 lietām. Tātad apjoms un kvalitāte, atbalsta nepieciešamība un cik tipveida vai nepazīstama situācija skolēns rīkojas. Skaidrs ir arī tas, ka katrā konkrētajā priekšmetā tas atbalsts tiešām varētu izskatīties atšķirīgi, bet tāpēc arī ir piemēri iekļauti metodiskie līdzekļi, kas šo atšķirību tātad demonstrē. Nākamā lieta tātad ir precizēta arī procentu skala, bet tas, kas ir varbūt pats nozīmīgākais, ir arī tas, ka šajā procentu skalā ir iekļauti apraksti, kas tiek sagaidīts uz šo līmeni vai uz šo tātad ballu intervalu. Un tā ir būtiska atšķirība, kā šobrīd ļoti bieži tiek aprēķināta atzīme. Šobrīd ļoti bieži tātad tiek aprēķināti tikai procenti, un tātad pēc procentiem tiek izlikts arī vērtējums. Bet tas, kas dažreiz netiek ņemts vērā, par ko tātad šie punkti un procenti tiek izlikti. Un šajā gadījumā tā būtiska atšķirība ir tajā, ka veidojot pārbaudes darbu, ir cita veida pieeja, tur, kur mēs vienojamies par to, ka 40% no darba veido tātad prasmju un izmantošanu, zināmu paņēmienu izmantošanu tipveida situācijā. Un tas nozīmē to, ka, ja mēs paskatāmies uz darbu, tad šis darbs tiek veidots pietiekami sabalansēti, un 40% no šie darba ir tātad situācija, kad skolēns izmanto vienu konkrētu prasmi ar zināmu paņēmienu un tipveida situāciju. Bet, ja mēs runājam par 9 un 10 ballēm, tad šajā gadījumā skolēnam nevis vienkārši vairāk kaut kas jānodemonstrē, bet skolēnam ir jānodemonstrē cita veida prasmes, jeb faktiski tātad viņam ir jānodemonstrē spēja darboties nepazīstamajā situācijā, izvēlēties un pielāgot paņēmienus, ja, kas nav acīm redzami uzreiz pieejami, un tātad situācija, kur ir jāizmanto vairākas prasmes vienlaikus. Tātad procentu jautājums un līmeņa vai konkrētas balles piešķiršana nav saistīta tikai ar to, cik daudz es esmu izpildījis no konkrēta pārbaudes darba, bet arī, lai tas pārbaudes darbs atspoguļotu tātad dažāda līmeņa uzdevums. Tas ir ļoti, ļoti
nozīmīga izmaiņa. Tad faktiski, ja pārbaudes darba ir iekļaut tikai tipveida 10 uzdevumi, tad par šādu pārbaudes darbu tātad skolēnam atbilstoši tātad šiem grozījumiem nevarētu ielikt 9 un 10, tāpēc, ka viņš vienkārši vairākas reizes ir nodemonstrējis vienu un to pašu, nevis cita veida kompleksāku rezultātu. Tā ir būtiskākā atšķirība, kas, protams, nemainīsies tādā acu mirklī, bet tātad metodiskajā līdzekļā šī pieeja ir diezgan detalizēti aprakstīta. Un tālāk, protams, ir tas, kāda veidā arī tiek izmantot konkrētu balvu izlikšanas process un lielāks vērtējums, tātad viena līmeņa ietvaros, ir, protams, atbilst tajos gadījumos, kad pret šiem visiem 3 kritērijiem skolēnu sniegums tātad ir lielāks. Nākamais jautājums ir, protams, tas, ar ko es jau saistīju iepriekšējo savu skaidrojumu, kā tātad kvalitatīvs vērtējums un kvalitatīva tāda atzīmju atspoguļošana ir tiešā veidā saistīta ar to, cik kvalitatīvs ir pats pārbaudes darbs. Jo, ja pārbaudes darbs nav sabalansēts, tad tur nav iekļauti uzdevumi, kas atbilst līmenim sācis apgūt, turpina apgūt, apgūs un apgūs padziļināti, tad īstenībā arī šī sistēma nevar pilnvērtīgi strādāt. Tāpēc es jau teicu, ka īstenībā puse no metodiska līdzekļa ir iekļauti tieši šie piemēri. Tātad ienāk iespēja, un šeit es gribētu vēlreiz pasvītrot, ka dažreiz veidojas tāda, teiksim tā, nevienots uzskats, ka par katru cenu ir jābūt tagad dažādiem svariem. Es tiešām gribētu akcentēt to, ka šajā gadījumā tā ir iespēja piešķirt tiešām lielāku svaru jeb nozīmi tiem darbiem, kuri ietver plašāku sasniedzamo rezultātu daļu, teiksim tā. Un ko tas praksē nozīmē? Tas nozīmē to, ka tātad konkrēts pārbaudes darbs, piemēram, iekļauj sasniedzamos rezultātus, kuri ir apgūti lielāka tātad laika apjomā. Es vēlreiz akcentēšu to faktu, ka tā ir iespēja. Šobrīd, piemēram, E-klases sistēmā arī ir iekļauta šāda iespēja vidējs vērtējs, kur ir iespēja tātad šādu iespēju izmantot. Ka, piemēram, mēs esam mācījušies šo tematu, mēs esam gatavojušies un mācījušies varbūt proporcionāli vairāk laika, tur 2 mēneši, šim pārbaudes darbam bija tikai mēnesis, līdz ar to varētu būt, ka ir nozīmīgi, ka mēs aktualizējam, ka šim pārbaudes darbam tas procents no mācību gada vērtējuma ir lielāks. Bet vēlreiz akcentēšu, ka šī ir iespēja nevis prasība, tāda nozīmē, ja jums ir 5 pārbaudes darbi gada laikā un tiem ir līdzvērtīgs svars un nozīme, šajā gadījumā, līdzīgi kā iepriekš izmantot vidēju aritmetisko, ir faktiski vislabākais veids, kā tad tikt pie kaut kādas vienas atzīmes mācību gada beigās. Vēl viens ļoti nozīmīgs jautājums, kas visvairāk, piemēram, varētu skart svešvalodas skolotājus, ka, protams, tiem priekšmetiem, kas pamatā ir būvēti uz prasmju attīstīšanu, kā jaunākiem pierādījumiem, tad vajadzētu būt lielākam svaram salīdzinājumā ar agrāku pierādījumiem. Ko tas praksē nozīmē? Tas nozīmē, ja es esmu sācis apgūt svešvalodu 6. klasē un mans līmenis bija uz 4 balām, bet beigās es spēju demonstrēt sniegumu uz 8 balām, ka diez vai, ka manu sniegumu mācību gada beigās vislabāk atspoguļo 4+8 dalīts ar 2, jo faktiski manu sniegumu visvairāk atspoguļo tas 8 balvas, tas ir tas, ko es varu demonstrēt, tātad beigās. Tas ir tas, ko es esmu apguvis un ko varu šajā brīdī demonstrēt. Un tāpēc tātad par vieniem un tiem pašiem sasniedzamiem rezultātiem, protams, ļoti nozīmīgi, ka tiek piešķirts lielāks svars un aprēķinot
mācību gada beigas vērtējumu. Un tas ir saistīts ar to, atkal varbūt bišķiņ nepieciešams atgriezties. Ja atzīme ir tas, kas atspoguļo, ko es esmu iemācījis, un tā kā visprecīzāk, tad, protams, mums jādomā par to, ka jaunākiem pierādījumiem arī ir lielāka nozīme, bet tas var būt atšķirīgi. Atkal varbūt matemātikas gadījumā, kur ir diezgan varētu būt tāda tematiskais plāns izveidots pēc tāda principa, kā šie temati ir ar atšķirīgiem, piemēram, satura moduļiem, statistika, trigonometrija, tad šāda gadījuma tas, ka es rakstu tātad par atsevišķu šo saturu mācību gada beigas, nekāda veida neraksturo jaunākus pierādījumus. Šie pierādījumi ir vienkārši par cita veida saturu. Līdz ar to tas būs atšķirīgs no konkrēta mācību priekšmeta. Tātad visvairāk rosinošs jautājums saistīts ar darbu pārrakstīšanu vai nepārrakstīšanu. Tad grozījumos ir iestrādāts punkts par to, ka darbi, tātad kā summatīvie darbi mācību gada laika netiek pārrakstīti, bet šāda iespēja tiek dota skolēnam situācija, kad viņam izšķiras starp 2 balām, tātad jums nav skaidrs, kuru labāk atzīmi izlikt, kura labāk atzīme raksturot skolēnu sniegumu, ja tie ir 7 vai 8. Un otra lieta, ja skolēns tad ir izteicis vēlēšanos uzlabot šo vērtējumu. Un tad šis process tiek organizēts mācību gada beigās, nevis tā, ka tas ir šobrīd varbūt, kad kolēģi izsaka viedokli, ka mēs paši dažreiz pieradinam pie tā, ka skolēnam ir iespēja demonstrēt ne labāko sniegumu, nesagatavoties pietiekama apjoma un tad meklēt iespējas pārrakstīt. Tas ir tas, kas šobrīd daļai tiek ierobežots, jo ļoti nozīmīgi, ka mēs tiekam pie tā, ka ja mums ir skaidri nosacījumi par to, kā tiek plānoti un kādos laikos tiek plānoti pārbaudes darbi, tad temata pārbaudes darbi, tad arī ir skaidrs, ka tieši uz šo laiku man ir jāsagatavojas, nevis es ar 2., 3. reizi pārrakstot pārbaudes darbu, iegūstu ar vienu labāku atzīmi, kur ļoti bieži kolēģi norāda, ka labākā atzīme tikai dēļ tā, ka es jau zinu, kādi jautājumi un uzdevumi tiek iekļauti, nevis tādēļ, ka es esmu iemācījies kaut ko vairāk. Skaidrs ir arī tas, lai kvalitatīvi īstenotu šo principu, ir ļoti nozīmīgi, kā mācību laikā tiek sniegts pietiekams atbalsts. Jo šajā gadījumā nav mērķis kādu sodīt, bet šajā gadījumā ir ļoti nozīmīgi, kā tiek attīstīta arī atbildības tiek attīstīts ieradums kā atbildība un vērtība kā atbildība, ka es tiešām uz skaidriem noteikumiem cenšos demonstrēt vislabāko. Un, lai šie spēles noteikumi tiešām būtu vislabāk redzami, tad viens no šādiem instrumentiem ir vērtēšanas plāna izstrāde. Un ko iekļaut, tad šeit arī varbūt dažreiz veidojas noteikti pārpratumi, jo šajā gadījumā vērtēšanas plāns iekļauj tātad, cik tad būs pārbaudes darbi mācību gada laikā, kādos tematos tie tiek īstenoti un kādi svari tiks piešķirti. Un ieteikums ir, protams, vienmēr šādu vērtēšanas plānu sūtīt arī rakstiski, piemēram, izmantojot skolu vadības sistēmu vai no Maikubu vai no e-klasi, kura skola izmanto, lai šādi spēles noteikumi būtu zināmi mācību gada sākumā. Bet tas neietver kaut kādus lielus dokumentus, bet tikai pašu nozīmīgāko informāciju. Piemēram, mēs pasakam, ka nobeiguma vērtēšanas darbu skaits tātad gadā, tur padziļinātie kursē ķīmijā būs 5, un visiem vērtējumiem ir vienāds svars, un te varētu vēl pierakstīt arī pret kādiem tematiem šie nobeiguma vērtēšanas darbi varētu būt. Un ar to pilnīgi pietieks. Tātad tas nav kaut kāds papildus birokratisks sloks, bet tas ir vairāk, lai samazinātu un lai izveidot pēc iespējas caurspīdīgāku sistēmu, kur skolēnam ir skaidri spēles noteikumi tieši spēles sākumā. Vai otrs piemērs, ka mums būs 5 pārbaudes darbi, bet 1., 2., 3. un 4. pārbaudes darbs veido 70% no mācību gada vērtējuma un 5. 30%. Ja? Arī šajā gadījumā mums ir pilnīgi skaidrs, ka 5. būs ar lielāku svaru, ja? Un mums ir arī skaidra argumentācija, kāpēc. Vai tāpēc, ka šis būs darbs, kura tiks iekļauti
saturs no iepriekšējiem tematiem, un tāda veida tie būs jaunāki pierādījumi par to, ko tad bērns tiešām ir apguvis, vai no satura laika, tātad ir veltīts 5. pārbaudes darbam, un arī atbilstošam saturam vairāk laika, un tāpēc tam ir lielāks svars, tad mums ir skaidrs, kāpēc tā tas ir. Un tātad tas, kas ir svarīgi, ka varbūt 2 principi, kas dažreiz tiek jaukties, vienkārši īsi gribētu nofokusēt jūsu uzmanību, ka vērtējumu apstrīdēšana, tas nozīmē, ka skolēns vai vecāki apšauba to, ka vērtējot pārbaudes darbu, tika izmantoti konsekventi un objektīvi kritēriji. Ja, tātad tas nenozīmē, ka skolēns raksta no jauna darbu, bet tas nozīmē, ka, piemēram, direktors, izglītības iestādes vadītājs nodrošina citu skolotāju iespēju pārbaudīt, ka tie kritēriji, kas tiek izmantoti, ir objektīvi un tiešām pēc būtības. Bet iespēja pārrakstīt tomēr tiek nodrošināta mācību gada beigās, tad, kad ir skolēns izteicis šādu vēlmi. Tātad vēl tāda neliels precizējums, kas saistīts ar vērtēšanas veidiem, tātad var ieraudzīt, ka grozījumos ir iekļauti papildus formatīvai diagnosticēšanai, summatīvai arī monitoringa vērtēšana, un tas pirmkārtam ir saistīts ar to, kā tiks izstrādāti tātad noteiktajos laikos pārbaudes darbi, kuru mērķis ir atbalstīt Valsts izglītības satura centra un izglītības ministriju ar kvalitīviem datiem, lai tātad plānotu vai no profesionālo pilnveidi vai metodiskos līdzekļus tieši tajos satura jautājumus, kur varbūt skolēna sniegums nav pietiekams. Un tādēļ parādās arī šeit papildus varbūt skaidrojums, kas tas ir un kāpēc tas tiek ieviests. Jā, šobrīd tad paldies jums par uzmanību, un tad turpināsim arī ilgākajā laikā atbildēt uz jūsu iesūtītiem jautājumiem.